Latvijā pastāv proporcionālā vēlēšanu sistēma, taču notiek diskusijas par jaukta tipa ieviešanu. Kā tas jau pastāv Lietuvā? Jā, taču parunāsim par to, kam pieder vara Latvijā. Mēs zinām, ka Satversmē ir iekļauts punkts, ka visa vara pieder tautai. Nevis Latvijas prezidentam, nevis Latvijas ministriem vai koalīcijai. Un tautai ir iespēja ievēlēt krietnus valsts vīrus. Bet kādā veidā tauta veido atlasi tam, kurš kandidāts būtu pareizs? Jo dažkārt mēs redzam, kas notiek pēc vēlēšanām. Vēlēšanu laikā tauta domā, ka viņi ir visgudrākā, un pēc vēlēšanām izrādās, ka kaut kas neiet kopā, jo beigās ievēlējuši nejēgas un morālos kropļus. Jo āršķirība ir tā, ko tauta redz vēlēšanu laikā, bet patiesībā ļaunums slēpjas sirds dziļumos, un to spēj saskatīt tikai patiesi svētums.